Sveiciens visiem no Latgales. Šoreiz es ceļoju pa Latgali un, braucot no punkta A uz punktu B, pa ceļam ieraudzīju šo te skatu torni un nolēmu, ka tas arī ir jāparāda jums. Pareizāk sakot, ne pats skatu tornis, bet to, ko var redzēt no šī skatu torņa. Ceru, ka jums arī patiks. Un šoreiz esmu ieradies pie Teiča purva, lai apskatītu to no augšas, ir jākāpj augšā. Un tad kāpsim. Pakāpieni ir diezgan tuvu viens pie otra, tāpēc uzkāpšana ir samērā viegla, kaut gan arī pa laiciņam bija jāatpūšas. Šī te šosei, ko jūs redzat, tā ir šosei Jēkabpils, uz Rēzekni, tālāk uz Ludzu un līdz pat Zilupei. Un lūk, šis, ko jūs redzat, ir Teiču purvs. Tas ir lielākais sūnu purvs visā Baltijā. Vismaz tā es izlasīju vienā no interneta portāliem. Ja nekļūdos, paša torņa augstums bija 28 metri, kas ir tāds diezgan, var teikt, augsts tornis. Priekš Latgales, teiksim tā. Turpat netālu atrodas arī Atašienes ciems, nepārāk tālu Varakļāni. Te arī netālu iet dzelzceļa līnija, pietura gan ir kādu gabaliņu. Pāris mājas arī apkārtnē. Ārā bija tāds neliels vējiņš. Likās, ka drusku šūpo, bet varbūt tās bija tikai sajūtas, jo tas ir metāla konstrukcijas tornis. Nezinu, vai viņam vajadzētu šūpoties. Interesants likās nedaudz fakts, ka tornis vietām bija apzīmēts, kā pusauģi būtu zīmējuši, bet par cik tas tornis ir tādā samērā vientuļā vietā, tad padomāju, kur gan tiem pusauģiem ir rasties. Bet, varbūt ar mašīnām, ar vecākiem kopā bijuši vai kā, kas to lai zina. Lūk, šādu skatu es redzēju savām acīm. To arī parādīju jums. Ļoti ceru, ka video patika. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk. Tas ir nospiedīsiet īkšķi uz augšu. Kā arī ļoti būtu vēlams, ja jūs atstātu kādu komentāru. Jo jebkurš komentārs paceļ video uz augšu starp citiem video un vairāk cilvēku ierauga šo video. Bet tagad teikšu jums lielā tā un uz tikšanos jau citā video.